jāizveido 3 cilvēku sastāvā no Ludzas novada vēlēšanu komisijas locekļiem. Šodien piedalās sanāksmē visi 7 komisijas locekļi. Vai ir kādi priekšlikumi balsu skaitīšanas komisijas izveidošanai? Drīkst. Tad es iesaku balsu skaitīšanas komisijai izvirzīt Inesi Kamzoli, Agritu Kopejka un Galinu Giceviču. Paldies. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Lūdzu, balsosim. Kas par izvirzītajām kandidatūrām? Lūdzu, paceliet rokas. Par 15, atturas nav, pret nav. Paldies. Balsu skaitīšanas komisija lūdzu ieņemiet savu vietu. Un mēs pārējām pie dienas kārtības otrā jautājuma. Otrais jautājums ir Ludzas novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Lūdzu, izvirzīt kandidatūras. Lūdzu, Lolita Greitāne. Cienījamā sēdes vadītāji, cienījamie deputāti un klātesošie. Ņemot vērā vēlēšanu rezultātus, kur vairākumu ieguva Latgales partija, proti 6 vietas novada domē, kā arī ņemot vērā to, ka Latgales partijas deputātu kandidātu saraksta pirmā persona Alīna Gendele ir saņēmusi nepārprotamu vēlētāju vairākuma atbalstu, ir iegūsi ievērojami vairāk balsu nekā citi deputāti. Ludzas novada domas priekšsēdētāja amatam no Latgales partijas izvirzām Alīnu Gendeli un uzskatām, ka Alīnas Gendeles kandidatūra ir gan piemērota šim amatam, gan arī viņas kandidatūras izvirzīšana izteiktu mūsu vēlētāju vairākuma vēlmi. Un arī jau pirms vēlēšanām Alīna Gendele ir paziņojusi, ka ir gatava arī turpmāk vadīt Ludzas novadu. Paldies. Vai ir kādi citi priekšlikumi? Lūdzu, Atstapiņa kungs. Man būtu priekšlikums izvirzīt Ludzas novada domas priekšsēdētāju amatam mūsu saraksta līderi Edgaru Mekšu. Paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Nav. Tātad balsošanas zīmē tiek ierakstītas 2 kandidatūras – Alīna Gendele un Edgars Mekšs. Mums būs nepieciešams pārtraukums, lai balsošanas komisija izveidotu vēlēšanu zīmes, vai balsošanas komisija pietiks 10 minūtes? Jā, tad tiek pasludināts 10 minūšu pārtraukums, lai varētu sagatavot zīmes. Paldies. Kārtības 3. punktu vēlēšanu zīmes aizpildīšanas kārtība. Vēlēšanu zīmē deputātam jāizdara atzīme attiecībā uz katru amata kandidātu. Deputāts pretī amata kandidāta vārdam, uzvārdam izdara atzīme plus kolonnā par, ja atbalsta minēto amata kandidātu, vai kolonnā pret, ja neatbalsta minēto amata kandidātu. Deputātam vēlēšanu zīmē ir jāizdara atzīme kolonnā par vai kolonnā pret attiecībā pret katru pieteikto amata kandidātu. Deputāts vēlēšanu zīmē izdara tikai vienu atzīmi par vai pret katram pieteiktajam amata kandidātam. Vēlēšanu zīmē atzīme par drīkst būt izdarīta ne vairāk kā pret vienu no pieteiktajiem amata kandidātiem. Pēc kārtības, kādā noris atklātā balsošana ar vēlēšanu zīmēm, kas ir pieņemta Ludzas novada domes sēdē, katrs deputāts saņem numurēto vēlēšanu zīmi, un balsošana notiek atklāti. Tas nozīmē, ka visi jūsu rezultāti tiks nosaukti pēc jūsu uzvārdiem. Lūdzu, balsošanas komisija,
balsu skaitīšanas komisija nolieciet, jau viss izdarīts. Ja? Tātad jums, katram deputātam, saukšu deputātu, pie galda būs jāapsēžas, jāparakstas par numurētās zīmes saņemšanu, un tad, kad būs saņemtas visas zīmes, tikai tad mēs varēsim balsot. Tātad, Juris Atstupens, lūdzu, parakstieties par zīmes saņemšanu. Olita Baklāne, Zinaida Buliga, Alīna Gendele, Lolita Greitāne, Evgenija Kušča, Igors Lapšovs, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora Obermane, Olga Petrova, Viesturs Rancāns, Svetlana Rjutkinene, Andris Valēnis, paldies, un tagad jūs varat izdarīt savu izvēli. Balsu skaitīšanas komisija salasa zīmes. Lai balsu skaitīšanas komisija varētu saskaitīt balsis, mums ir vajadzīgs pārtraukums. Cik minūtes? 10 minūtes.
Tiek pasludināts pārtraukums. Paldies! Paziņo balsojumu rezultātus, nolasot katra deputāta balsojumu. Lūdzu. Labdien! Tātad balsošana par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Juris Atstupens, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Olita Baklāne, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Zinaīda Bulīga, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Alīna Gendele, par, Edgars Mekšs, pret. Lolita Greitāne, Alīna Gendele, par, Edgars Mekšs, pret. Jevgenija Kušča, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Igors Lapšovs, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Valdis Maslovskis, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Aivars Meikšāns, Alīna Gendele, par, Edgars Mekšs, pret. Edgars Mekšs, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Eleonora Obrumāne, Alīna Gendele, par, Edgars Mekšs, pret. Olga Petrova, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Viesturs Rancāns, Alīna Gendele, par, Edgars Mekšs, pret. Svetlana Rutkinena, Alīna Gendele, par, Edgars Mekšs, pret. Andris Valēnis, Alīna Gendele, pret, Edgars Mekšs, par. Tātad balsojuma rezultāts par Ludzas novada domes priekšsēdētāja kandidātu Alīna Gendele ir nobalsojuši par 6 pret 9. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja kandidātu Edgaru Mekšu ir nobalsojuši par 9 pret 6. Paldies! Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 19. panta 3. un 4. daļu, 21. panta 1. daļas 10. punktu, 40. panta 4. daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas komisijas 2017. gada 15. jūnija sēdes protokolu numur 1, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm par 9 deputāti, pret 6 deputāti, atturas nav. Ludzas novada doma nolēma ievēlēt Ludzas novada domas deputātu Edgaru Mekšu par Ludzas novada domas priekšsēdētāju. Apsveicam! Paldies! Un tālāk novada domas sēdi turpinās vadīt Ludzas novada domas priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Cienījamie kolēģi, lai virzītu dienas kārtību tālāku, tad laikam mums vajag nedaudz pārtraukumu, lai izdalītu materiālus un turpinātu sēdi. Cik mums pārtraukums vajadzīgs? 10, 5? 5 minūtes. Tad. 13 jautājumi. Vai ir jautājumi, iebildumi par darba kārtību?
Nav, tad varam balsot. Tad piedāvāju balsot, kas par darba kārtību. 15 par, pret nav, atturas nav. Darba kārtība ir pieņemta. Tad pirmais jautājums par Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieku skaita noteikšanu. Ziņo Edgars Mekšs. Tad piedāvājam lēmumu projektu, kas sagatavots noteikt, ka Ludzas novada domas priekšsēdētājiem ir 3 vietnieki. Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieks, Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos un nealgots Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieks sociālos, izglītības un kultūras jautājumos. Vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Lūdzu. Es noteikti gribētu lūgt pamatot 3. priekšsēdētāja vietnieka nepieciešamību. Un ko nozīmē vārds neatalgots? Tas nozīmē, ka tas cilvēks, kolēģis, kas ieņem šo amatu arī kā deputāts, viņš netiek atalgots nemaz, pilnīgi tad iznāk. Paskaidrojiet, lūdzu. Ja es paskaidrošu, ka jau sarunu pēc vēlēšanām Zaļo un Zemnieku savienība gāja ar piedāvājumu apvienot visus politiskos spēkus kopīgam darbam un ņemot vērā to, ka mēs arī iestājāmies par to, lai arī sadalīt atbildību strādājot kopā, arī ieviešam šo amatu, bet nealgots tas nozīmē, ka par šo amatu šis saņems tikai deputāta atalgojumu kā deputāts. Un finansiāli nekāda ietekme uz budžetu sakarā ar izdevumiem pārvaldes funkcijām, tad nebūs palielināti. Vai drīkstu turpināt? Jā. Bet tad arī gribētos, kādas jomas tiek delegētas šim 3. priekšsēdētāja vietniekam, jo, cienījamie kolēģi, es vēršu jūsu uzmanību. Jā, vēlētāji mums devuši diezgan lielu varu pašiem noteikt, cik kādas būs struktūras mūsu pašvaldībā, bet mums jābūt ļoti atbildīgiem. Ja mēs arī runājam tagad, ka mēs gribam konsolidēt visus politiskos spēkus, uz doto brīdi mums visas iespējas ir, jo mums ir mūsu nolikumā un arī mūsu praksē ir 2 vietnieki atbilstoši. Es neredzētu tad problēmas, ka, piemēram, tad Zaļo Zemnieku savienība ir tagad priekšsēdētāja amats, un tie 2 vietnieki, kas ir mums vēl nolikumā atrunāti, viņi mierīgi politiskās partijas varētu sadalīt kompetenču jomas un turpināt strādāt. Ja? Jo tas ir goda nosaukums. Es apzinos, ka tas ir vienkārši goda nosaukums, bet šeit, es domāju, mums būtu jārunā nevis par goda nosaukumiem, bet par darbu, ko tas priekšsēdētāja vietnieks darīs, kādi būs viņa atbildības, kādas jomas, jo ir jādomā par darbu. Tas ir mūsu piedāvājums, bet kas attiecas uz atbildības jomām, tad mēs skatīsimies nākamo jautājumu par grozījumiem pašvaldības nolikumā, un tur būs arī atrunāti pienākumi šim amatam. Nav, ja lūdzu. Es gribēju uzdot jautājumu, ja tiek no jūsu puses deklarēts, ka tātad apvienot visus spēkus, tad kāpēc pirms šīs domas sēdes netikām arī mēs aicināti pārunāt šo jautājumu, ka ieviest lūk 3. vietnieku? Es domāju, ka mūsu piedāvājums jau bija skaidrs jau no pašas pirmās tikšanās reizes, arī ar Latgales partijas pārstāvjiem, arī es domāju, ka tas bija skaidrs un Nē, cienījamie kolēģi, gribu oponēt. Kopā ar visiem politiskiem spēkiem mēs neesam tikušies un neesam diskutējuši par šo jautājumu. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums arī sabiedrībai, kā pasniegt un kā uztvers. Tad jau mums vajadzēja visiem
politiskiem spēkiem kopā nākt, izrunāties, varbūt tiešām jūs pamatotu, kādā veidā, kurš pretendē uz šo amatu, tad arī varbūt mēs izprastu šo situāciju. Uz doto brīdi mēs nezinām, kurš pretendē, tātad kādas ir viņa tā cilvēka redzējums pildīt šo amatu tādā veidā. Ja? Paldies! Es domāju, ka mūsu piedāvājums ir skaidrs, un tāpēc es piedāvāju arī balsot par šo jautājumu. Tad piedāvāju balsot, kas par? Tad 9 par, pret, 6 pret, atturas, nav. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Ludzas novada pašvaldības saistošo noteikumu par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014. Gada 27. februāra saistošos noteikumos numur 6 Ludzas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu ziņo Edgars Mekšs. Tātad arī piedāvāts lēmuma projekts veikt sekojošos grozījumus pašvaldības nolikumā, izteikt nolikuma 19. punktu jaunā redakcijā, ka domas priekšsēdētājiem ir 3 vietnieki, domas priekšsēdētāja vietnieks, domas priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos un domas priekšsēdētāja vietnieks sociālos, izglītības un kultūras jautājumos. Papildināt nolikuma 19. pantu un izteikt to šādā redakcijā. Domas priekšsēdētāja vietnieks sociālos, izglītības un kultūras jautājumos nav algots amats. Izslēgt 23 un 26 apakšpunktu, tie ir pienākumi, kas bijuši domas priekšsēdētāja vietniekam. Un daži pienākumi. Un domas priekšsēdētāja vietnieks 21. primpants, domas priekšsēdētāja vietnieks sociālos, izglītības un kultūras jautājumos, koordinē jautājumus, kas saistīti ar sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm un personām, koordinē novada pašvaldības teritoriālās vienības izvietoto sociālo, izglītības, kultūras iestāžu darbu, nodrošinot pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi, kā arī sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitātes uzlabošanu, pilda domas priekšsēdētāja pienākumus un realizē tā tiesības priekšsēdētāja un vietnieka promuntes laikā vai viņu uzdevumā, un veic citus domas priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus. Un arī papildināt nolikumu ar 117. punktu un izteikt to šādā redakcijā, ka domas priekšsēdētāja vietnieks sociālos, izglītības un kultūras jautājumos pieņem apmeklētājus pašvaldības telpās Raiņa ielā 16, Ludzas novadā katru mēneša 1. trešdienu no 8 līdz 10. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Es vēlreiz vēršu uzmanību. Tad, kad arī iepriekšējā mūsu darba organizācijā par šiem jautājumiem atbildēja domas priekšsēdētāja vietnieks, viņš teicami tika galā, jo tiešām šie jautājumi vienmēr arī bija uzmanības centrā, jo ļoti jauki darbojas arī sociālais dienests, ļoti jauki darbojas mums izglītības un kultūras sporta pārvalde kompetenti cilvēki, ja, un es tomēr neredzu vajadzību tieši goda nosaukumam. Es pasvītroju, tas ir goda nosaukums. Paldies. Vai ir kādi vēl jautājumi? Es jau negribu atkārtoties, mēs jau runājam par atbildības sadalījumu, mēs arī ar to mērķējam, tāpēc, vai, ja nav jautājumu, tad piedāvāju balsot, kas par? 9 par, pret, 6 atturas, nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu ziņo Mekšs, un tad arī piedāvāju lēmumu projektu izveidot balsu skaitīšanas komisiju. Šādā sastāvā es piedāvātu arī tajā pašā sastāvā, kas bija tad Inese Kamzola, Agrita Kopeika un Galina Giceviča. Vai varētu tad, ja nav jautājumu, piedāvāju balsot, kas par? 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Un tad nākamais jautājums par Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu. Arī tad piedāvāju izvirzīt kandidatūras. Lūdzu.
gribu izvirzīt Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam Alinu Gendeli, jo uzskatu, ka šajā amata jāstrādā darbiniekam ar zināšanām un pieredzi pašvaldību darba organizāciju un vadīšana. Alina Gendele pēdējo 8 gadu laikā ir izcili vadījusi Ludzas novada pašvaldību, ieguldījusi milzīgu darbu novada attīstībā. Viņas vadībā tika iztenoti vairāki nozīmīgi projekti mūsu novadām, kā arī tagad sagatavoti vairāki projekti realizācijai. Un gribu akcentēt, ka par Latgales partiju ir nobalsojuši vairāk nekā 38% no balsotājiem. Un viņi ir parādījuši savu atbalstu tieši Alinai Gendelei. Un neskatoties uz to, ka viņa netika ievēlēta par domes priekšsēdētāju, uzskatu, ka viņa ir jāturpina darbs novada vadībā, pildot priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Paldies. Tad es arī no Zaļo zemnieku savienības izvirzam priekšsēdētāja vietnieka amatam Valdi Maslovsku. Tad, laikam, jāsagatavo vēlēšanu zīmes, ja citu priekšlikumu nav, un balsošanas procedūrai. Nedaudz pārtraukums, kādas 10 minūtes. Tātad atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm balsošana par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatam izvirzītiem kandidātiem. Domes deputātiem tieks izsniegtas vēlēšanu zīmes. Lūdzam, saņem zīmes. Juris Atstupens. Lūdzu, uz turieni. Lūdzu, tur. Jā, pārrakstīties varēs. Olita Baklāne. Zinaida Buliga. Alina Gendele. Lolita Greitāne. Jevgenija Kušča. Igors Lapšovs. Valdis Maslovskis. Aivars Meikšāns. Edgars Mekšs. Eleonora Obrumāne. Olga Petrova. Viesturs Rancāns. Svetlana Rudkinena. Andris Valēnis.
Lūdzu balsot. Deputātu balsojums par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka kandidātiem. Juris Atstupens, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Olita Baklāne, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Zinaīda Bulīga, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Alīna Gendele par, Valdis Maslovskis pret. Lolita Greitāne, Alīna Gendele par, Valdis Maslovskis pret. Jevgenija Kušča, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Igors Lapšovs, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Valdis Maslovskis, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Aivars Meikšāns, Alīna Gendele par, Valdis Maslovskis pret. Edgars Mekšs, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Eleonora Obrumāne, Alīna Gendele par, Valdis Maslovskis pret. Olga Petrova, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Viesturs Rancāns, Alīna Gendele par, Valdis Maslovskis pret. Svitlāna Rutkinena, Alīna Gendele par, Valdis Maslovskis pret. Andris Valēnis, Alīna Gendele pret, Valdis Maslovskis par. Balsojuma rezultāts. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka kandidātu Alīnu Gendeli 6 par, pret 9. Par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka kandidātu Valdis Maslovski par 9, pret 6. Paldies balsu skaitīšanas komisijai. Tad, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 20. pantu, 21. panta 1. daļas 10. punktu, 40. panta 4. daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas komisijas 2017. gada 15. jūnija sēdes protokolu, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm, par 9, pret 6 atturas nav. Ludzas novada doma nolem ievēlēt Ludzas novada domas deputātu Valdi Maslovsku par Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieku. Turpināsim dienas kārtības izskatīšanu. Tad nākamais jautājums, 5. Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos vēlēšanas. Ziņo Edgars Mekšs. Tad arī lūdzu izvirzīt kandidatūras. Lūdzu. Ņemot vērā to, ka iepriekšējā laika periodā mums tiešām attīstības nodaļa kopā ar mūsu vietnieku Aivaru Meikšāna kungu ir nostrādājusi teicami, jo kopumā esam apguvuši 9,4 miljonu Eiropas struktūru fondu finansējumu. Jā, mums ir ļoti jauki, labi speciālisti, projektu vadītāji, bet vienmēr ir ļoti svarīgi, lai arī viņām ir iespēja aiziet, lai saņemtu konsultāciju vai arī saņemt padomu, kādā veidā rīkoties atbilstoši ministru kabineta dažāda veida noteikumiem, jo tas nav viegls darbs apgūt Eiropas struktūru fondu finansējumu.
Un ņemot vērā to, ka arī uz šo periodu jau ir iezīmēti 11 miljoni, kas Ludzei priekšā ir jāapgūst, es tomēr piedāvāju, kolēģi, jā, es apzinos, ka te ir pats pa sevi jau redzams, ka Latgales partija ir tā nevēlēma partija, bet es ļoti jūs tomēr aicinātu respektēt un Ludzas novada izaugsmi nelikt zem sitiena, jo tomēr Aivara kungs ir pieredzējis cilvēks, un viņš prot un var, un arī līdzīgi kā arī Valde kungs teica, pierādīs, ka viņš ir cienīgs šī priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos kandidāts. Mēs piedāvājam Aivaru Meikšānu. Paldies. Ja citu kandidatūru nav, tad lūdzu balsu skaitīšanas komisijai sagatavot tad vēlēšanu zīmes. Tad arī vēl 10 minūtes pārtraukums. Atklātai balsošanai ar vēlēšanu zīmēm balsošana par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos amatam izvirzītiem kandidātiem. Ludzas novada domes deputātiem tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes. Lūdzu saņemt zīmes. Juris Atstupens. Olita Baklāne. Zinaida Buliga. Alīna Gendele. Lolita Greitāne. Евгения Куща. Igor Slapšovs. Valdis Maslovskis. Aivars Meikšāns. Edgars Mekšs. Eleonora Obrumāne. Olga Petrova. Viesturs Rancāns. Svetlana Rutkinena. Andris Valēnis. Lūdzu balsot. Balsojums par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos kandidātu Aivaru Meikšānu. Juris Atstupens,
par Olita Baklāne, par Zinaīda Buliga, par Alīna Gendele, par Lolita Greitāne, par Jevgenija Kušča, par Igors Lapšovs, par Valdis Maslovskis, par Aivars Meikšāns, par Edgars Mekšs, par Eleonora Obrumāne, par Olga Petrova, par Viesturs Rancāns, par Svitlana Rutkinena, par Andris Valēnis, par balsojuma rezultāts Aivars Meikšāns par 15 pret nav. Paldies balsu skaitīšanas komisijai. Tad nolasīšu lēmumu, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 20. pantu, 21. panta, 1. daļas 10. punktu, 40. panta 4. daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas komisijas 2017. gada 15. jūnija sēdes protokolu, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm par 15 pret nav, atturas nav. Ludzas novada doma nolemj ievēlēt Ludzas novada domas deputātu Aivaru Meikšānu par Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieku attīstības jautājumos. Paldies, tad turpināsim dienas kārtības izskatīšanu. Nākamais jautājums Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieka sociālos, izglītības un kultūras jautājumos vēlēšanas. Arī lūdzu izvirzīt kandidatūras. Cienījamie deputāti, piedāvāju šo amatu Evgeniju Kušķu. Paldies, tad arī balsu skaitīšanas komisijai lūdzu sagatavot vēlēšanu zīmes. Pārtraukums kādas 10 minūtes. Ar vēlēšanu zīmēm balsošana par Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos amatam izvirzītajiem kandidātiem. Novada domas deputātiem tiek izsniegtas vēlēšanu zīmes. Lūdzu saņemt zīmes. Juris Atstupens. Lūdzu saņemt zīmi. Olita Baklāne. Zinaīda Buliga. Alīna Gendele. Lolita Greitāne. Jevgenija Kušča. Igors Lapšovs. Valdis Maslovskis. Aivars Meikšāns. Edgars Mekšs. Eleonora Obrumāne. Olga Petrova. Viesturs Rancāns.
Svetlana Rutkinena. Andris Valēnis. Lūdzu balsot. Ludzas novada deputātu balsojums par Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieka sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos kandidātu Jevgeniju Kušķu. Juris Atstupens par Olita Baklāne, par Zinaīda Buliga, par Alīna Gendele, pret Lolita Greitāne, pret Jevgenija Kušķa, par Igors Lapšovs, par Valdis Maslovskis, par Aivars Meikšāns, pret Edgars Mekšs, par Eleonora Obrumāne, pret Olga Petrova, par Viesturs Rancāns, pret Svetlana Rutkinena, pret Andris Valēnis, par. Balsojuma rezultāts. Jevgenija Kušķa par 9 pret 6. Paldies balsu skaitīšanas komisijai. Tad nolasīšu lēmumu, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 20. pantu, 21. panta 1. daļas 10. punktu, 40. panta 4. daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas komisijas 2017. gada 15. jūnija sēdes protokolu, atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm, par 9 pret 6 atturas nav. Ludzas novada doma nolemj ievēlēt Ludzas novada domas deputātu Jevgeniju Kušķu par Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietnieku sociālos, izglītības un kultūras jautājumos. Paldies, tad turpināsim dienas kārtību. Nākamais jautājums – Ludzas novada domas pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšana. Un Ludzas novada domas 2014. gada 27. februāra saistošo noteikumu numuru 6. Ludzas novada pašvaldības nolikums 5. punkts nosaka, lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domas lēmumu projektus, doma no pašvaldības deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā, Teritoriālo un attīstības komiteju arī 5 locekļu sastāvā. Un tiek piedāvāts Ludzas novada domas finanšu pastāvīgā komitejā ievēlēt deputātus Juri Atstupenu, Alīnu Gendeli, Lolitu Greitāni, Edgaru Mekšu, Olgu Petrovu. Ludzas novada domas sociālo, izglītības un kultūras jautājumu pastāvīgā komiteja ievēlēt Olitu Baklāni, Zinaidu Buligu, Jevgeniju Kušķu, Eleonoru Oburmāni un Svetlanu Rutkininu. Un Ludzas novada domas teritoriālā un attīstības pastāvīgā komitejā ievēlēt deputātus Igoru Lapšovu, Valdi Maslovski, Aivaru Meikšānu, Viesturu Rancānu un Andri Valēņu. Vai ir jautājumi un priekšlikumi? Nav jautājumu, varam balsot. Tad piedāvāju balsot, kas par, 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām. Un, lai nodrošinātu pašvaldības darba nepārtrautību, Ludzas novada domas priekšsēdētāja probmutnes laikā un likuma par pašvaldībām 62. panta 2. daļas 4. punktā noteikto novada domas priekšsēdētājiem tiesību domas vārdā izdot pilnvaras, parakstīt līgumus un citus juridiskos dokumentus,
noteikt paraksta tiesības sekojošām novada pašvaldības amatpersonām. Ludzas novada domas priekšsēdētājam Edgaram Mekšam, Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim, Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos Aivaram Meikšānam un Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietniekam sociālos izglītības un kultūras jautājumos Jevgenijai Kušķei un Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļom. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par paraksta tiesībām kredītiestādēs un valsts kasē. Arī piedāvāts lēmuma projekts noteikt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un valsts kasē Ludzas novada domas priekšsēdētājam Edgaram Mekšam, Ludzas novada domas priekšsēdētāja vietniekam Valdim Maslovskim un uzdot Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļai nosūtīt informāciju visām kredītiestādēm, valsts kase, bankas un tam līdzīgi. Un kontroli par lēmumu izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram Sergejam Jakovļam. Vai ir jautājumi? Nav, tad piedāvāju balsot, kas par? 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums ir sagatavots lēmuma projekts par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Ludzas medicīnas centrs. Un arī ir nolemja iecelt Ludzas novada domas priekšsēdētāju Edgaru Mekšu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ludzas medicīnas centrs. Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 15 par, pret 14 par, pret nav atturas, nebalso, atturas nav, viens nebalso. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Ludzas apsaimniekotājs. Arī iecelt par novada domas priekšsēdētāju Edgaru Mekšu par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Ludzas apsaimniekotājs. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Alas. Arī iecelt Ludzas novada domas priekšsēdētāju Edgaru Mekšu, Sija Alas, Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Vai ir jautājumi? Tad piedāvāju balsot, kas par? 15 par, pret nav, atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi sabiedrībā ar ierobežotu atbildību Ludzas turisma aģentūra. Arī sagatavots lēmuma projekts iecelt Edgaru Mekšu par Sija Ludzas turisma aģentūra kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Vai ir jautājumi? Tad piedāvā balsot, kas par? 15 par, pret nav, atturas nav. Darba kārtība ir izsmelta. Paldies visiem par darbu. Un tad tāds paziņojums, ka